Cienījamie politiķi un klātesošie, šodien es pārstāvēšu rezolūciju, ka tehnoloģijas veicina cilvēku komunikāciju. Īsumā es vispirms izklāstīšu galveno jēdzienu būtību. Ar tehnoloģijām mēs saprotam elektroniskas ierīces, kuru mērķis ir apmierināt cilvēku vajadzības vai vēlmes. Savukārt ar komunikāciju mēs saprotam mērķtiecīgu sazināšanos cilvēku starpā. Šī tēmas aktualitāte turpina pieaugt līdz ar internetu lietotāju skaitu pasaulē, kas pašreiz ir sasniedzis 5,52 miljardus, taču nākamo 4 gadu laikā ir prognozēts sasniegt gandrīz 7 miljardus lietotāju. Tātad tehnoloģija loma sabiedrībā kļūst arvien nozīmīgāka, it īpaši informācijas apmaiņā. No tā izrit mūsu komandas pirmais arguments, jo tehnoloģijas padara komunikāciju pieejamāku. Atsaukšos tikko sevis iepriekš minētajos datos par internetu lietotāju skaitu pasaulē, kas sastāda 67,5% no visiem pasaules iedzīvotājiem. Visiem šiem internetu lietotājiem ir iespējams savā starpā komunicēt, kas paver iespējas sasniegt daudz plašāku un lielāku cilvēku loku, nekā tas būtu iespējams sazinoties tikai īsajā dzīvē bez tehnoloģijām. Internetā ir iespējams komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, kur pārstāv dažādas vecuma, etniskās un reliģiskās grupas. Īpaši pateicīgs internets ir tādēļ, ka tas padara iespējamu komunikāciju cilvēkiem, kuriem ir speciālas vajadzības, un īstajā dzīvē komunikācija ir neiespējama vai ierobežot runas, redzes, dzirdes, jeb kustību traucējumu dēļ. Kā piemēru minēšu Stevenu Hokingu, kurš slimoja ar motoru neironu slimību. Priekš saziņas viņš izmantoja datoru sistēmu, kas ļāva viņam izvēlēties vārdus ar vaigu muskuļu palīdzību, kas pēc tam tika pārvērsti runā. Reālajā dzīvē bez tehnoloģijām komunikācijas iespējas sarūk vai nav vispār iedomājams, dažādi ietekmējošo faktoru dēļ, kā piemēru es minēšu ģeogrāfiskos un sociālos faktorus, taču tas nenozīmē to, ka tie ir vienīgie faktori, kas spēlē lomu. Taču internetā tas prasa vien pāris minūtes, lai savienotos ar cilvēkiem ar citām valstīm un no citiem kontinentiem. No tā izrit mūsu komandas otrais arguments, jo tehnoloģijas padara komunikāciju efektīvāku. Komunikācijas galvenais mērķis ir efektīvi nodot informāciju, nodrošināt, ka adresāts saprot paredzēto ziņojumu, un tehnoloģijas var palīdzēt šo mērķi sasniegt efektīvāk, tas ir ātrāk un lētāk. Mūsdienās vairumam iedzīvotāju tehnoloģijas ir ļoti daudzveidīgas, piedāvājot dažādus komunikāciju veidus nepārprotamai sapratnei. Ziņas, izmantojot tehnoloģijas, var tikt nodotas video formātā, rakstiski vai pat audio versijā. Tehnoloģija izmantošana komunikācijai arī ir ievērojami lētāka nekā vēstuļu nosūtīšana. Lai nosūtītu vienu īsziņu uz ārvalstīm no Latvijas, tas maksā vien 8 centus, taču papīra vēstuļu nosūtīšana maksā 2 eiro vai pat dārgāk. E-pasta nosūtīšana, izmantojot Gmail vai inboxu, nemaksā neko. Tātad neapšaubāmi, ka tehnoloģijas veicina cilvēku komunikāciju, jo tiek pavērtas nekad iepriekš nebijušas iespējas, kad komunikācija var notikt bez maksas. Vecvecāki var sazināties ar saviem mazbērniem ikdienu, draugi var nonākt tikšanās pāris minūšu laikā, un priekšnieks var saviem darbiniekiem nosūtīt pavēles vien pāris sekundžu laikā. Šis ātrums ļauj pasaulē ātrāk apmainīties ar informāciju. Tā mēs varam uzzināt notikumus no visas pasaules daudz ātrāk un detalizētāk, nekā tas būtu iespējams bez tehnoloģiju iesaistes. Šis informācijas apmaiņas ātrums padara pasauli drošāku un iespējām bagātāku. Tātad mūsu komanda vēl joprojām ir pārliecināta par to, ka tehnoloģijas veicina cilvēku komunikāciju. Tagad noliedzošās komandas pirmā runa. Labdien, cienījamie klausītāji, cienījamie skolēni un cienījamie politiķi. Es runāšu par to, kāpēc tehnoloģijas tomēr neveicina cilvēku komunikāciju, un ko es uzreiz gribētu jums uzsvērt. Ja mēs gribam kaut ko attīstīt, ir īpaši tehnoloģijas, kas mums ir ļoti svarīgi, ir apzināties blaknes, jo tikai tā mēs varam tās izmantot pēc iespējas labāk. Līdz ar to es uzsvēršu to, ko es klausījos, ko es dzirdēju no aizstāvošās runas, kādas aspektus jūs neņēmāt vērā. Proti, jūs uzsvērāt, ka ir 7 miljardi lietotāji, ārkārtīgi strauji attīstās tehnoloģijas, tātad mums tās ir vajadzīgas. Bet es uzdošu pirmo jautājumu, kāpēc vispār mums ir vajadzīga komunikācija? Un jautājums, vai tehnoloģijas uzlabo komunikāciju, vai mēs varam sasniegt savus mērķus ar šo komunikāciju? Un te es būšu ļoti skeptiska. Pirmkārt, kāpēc mums ir vajadzīga komunikācija? Mēs vēlamies nodot informāciju. Jautājums, vai
ar tehnoloģiju palīdzību mēs varam nodot informāciju? Pirmajā brīdī šķiet, ka jā. Bet tas, ka es jums nododu informāciju, vēl nenozīmē, ka jūs to sadzirdat. Tas, ka jūs to sadzirdat, vēl nenozīmē, ka jūs to saprotat. Vismaz tā, kā es to esmu gribējusi. Līdz ar to, kas notiek, un tas, ko mēs arī redzam sociālajos tīklos, veidojās pārpratumi, cilvēki nesaprot, cilvēki izlasa kaut ko citu, un tajā brīdī, kad mēs esam attālināti, mēs neredzam cilvēku ķermeņa valodu, mēs nedzirdam intonācijas, mēs nevaram pārliecināties, vai mūsu mērķa auditorija cilvēks ir sapratis to, ko mēs gribam teikt, un vai neveidojās pārpratumi. Otrs, kāpēc mēs komunicējam, ir sociālās saiknes. Jautājums, vai tehnoloģijas veicina sociālās saiknes? Pirmajā brīdī šķiet, ka jā, realitātē, ko mēs redzam, ir šobrīd ļoti daudz psihologu runā tieši par to, ka nereti tieši tās saiknes pavājinās. Ir pat brīži, kad cilvēki sēž blakus, viņi nevis komunicē viens ar otru, bet viņi telefonā viens ar otru komunicē. Tas atkal krietni samazina saziņas kvalitāti. Līdz ar to faktiski nekritiska sociālo tīklu lietošana šo sociālo saikni samazina, un otrs, mēs zaudējam empātiju, jo skatoties tehnoloģiskajos ziņojumos, mēs uztveram tikai daļu informācijas, tikai vārdus, līdz ar to mēs atkal neattīstam izjūtu, ko tad domā tas otrs cilvēks. Un mēs redzam tiešām nopietnas problēmas, kas šobrīd notiek, ja mēs ņemam vērā sociālo tīklu algoritmus. Jā, tas nozīmē, ka es nevis lasu to, ko es vēlos, kas man interesē, bet to, ko man sociālie tīkli piegādā. Un par ko runā ļoti daudz pētnieku šobrīd, un kas ir ārkārtīgi liela problēma, faktiski tas, ko piegādā, ir tas, kas mūs vairāk uztrauc, tas, kas mums liek pavadīt vairāk laika sociālajos tīklos, un tās ir negatīvas ziņas, tās ir agresīvas ziņas. Un tas, kas šobrīd notiek, pieaug agresivitāte un pieaug polarizācija. Un tas nav tikai tas, ko es tagad saku, lai argumentētu, to es saku arī nopietni. Tā patiešām ir šobrīd problēma, par ko mums ir ļoti nopietni jādomā, un mums ir ļoti nopietni jādomā, ko darīt ar sociālo tīklu algoritmiem, lai neveicinātu tādas negatīvas izpausmes, kā naida runa, nepatika vienam pret otru, informācijas noliekšana, informācijas migla, dezinformācijas attīstība. Tā kā paldies, es domāju, tehnoloģijas ir labas, bet ar prātu. Tālāk turpināsim ar otrajām runām un sāks apstiprinošā komanda. Cienējamie politiķi un klātesošie. Šodien es pārstāvu rezolūciju, ka tehnoloģijas veicina cilvēku komunikāciju. Vispirms es pievērsīšos oponentu komandas teiktajam, bet pēc tam turpināšu ar mūsu komandas trešo argumentu. Oponenti ļoti plaši izklāstīja, kāpēc vispār mums vajag komunikāciju, ko tā dara, kāpēc tā palīdz. Viens no iemesliem ir, lai nodotu informāciju, kas ir šie sociālie tīkli. Viņi minēja, ka pavājinās saiknes, kad cilvēki sēž blakus, taču izmanto sociālos tīklus vai mēdījus vai vispārīgi tehnoloģijas, lai komunicētu. Tad es gribētu teikt, ka tas ir arī uz pašu sirdsapziņu. Tas ir arī tev pašam ir jāsaprot, ko tu dari. Minēja to, ka sociālo tīklu, kad mēs arvien vairāk pavadam laiku sociālos tīklos un tādējādi zaudējot empātiju, bet tas arī ir ļoti subjektīvi. Empātiju var iegūt daudz un dažādos veidos. Pieņemsim grāmatās, lasot dažādus rakstus, kad no sociālajiem tīkliem veidojas agresivitāte, bet taču ir jāņem vērā, kad ir arī šī cilvēka kritiskā domāšana, kad ir jāsaprot, kādu informāciju tev vajag uztvert, kādu informāciju tev varbūt vajadzētu palaist garām. Tāpat viņi minēja, kad lietojot tehnoloģijas, rodas dažādi pārpratumi. Jūs nevarat just cilvēku ķermeņa valodu, šo intonāciju, bet tam es vairāk pievērsīšos mūsu komandas trešajā argumentā, kas ir tehnoloģijas paplašina komunikāciju. Kā jau man komandas biedri minēja, interneta lietotāju skaits pasaulē pieaug un tehnoloģijas turpina attīstīties. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, mēs varam komunicēt ātri, viegli un lēti. Kā jau minēju, var nosūtīt ēpastus, īsiņas, sazvanīties, bet mēs varam arī veidot dažādus videozvanus un videokonferences, kuras pēdējā laikā izmanto arvien biežāk. Varam sazināties no jebkuras pasaules vietas,
piedalīties darba vietas sapulcē vai konferencē, skolas, augstskolas vai kādu lekciju vai kādās lekcijās, sarunāties reālā laikā, ne tikai dzirdot, bet arī redzot šo cilvēku, ar kuru tu runā. Viens no spilgtākajiem piemēriem, par kuru, manuprāt, mēs visi bija attālinātais laiks, kad bija Covid-19 pandēmija, kad izveidojoties krīzes apstākļiem, tehnoloģijas un to lietojums bija labākais, ko mēs tajā brīdī varējām iegūt. Jā, varbūt tas nebija perfektais risinājums šim visam, taču, ja nebūtu tehnoloģija un šīs attīstības, komunicēt būtu ļoti grūti. Vai mēs tiešām rakstītu vēstules, sūtītu pa pastu vai ietu ciemos, ko mēs vispār nevarējām tajā brīdī darīt. Tehnoloģiju izmantošana šādos videozvanos vai konferencēs var veicināt arī dažādu jomu attīstību, saziņa ar dažādām personām, kas nav valstī, kurā dzīvo, piemēram, uzņēmumu vadītājiem, kolēģiem, potenciāliem partneriem, var attīstīt ne tikai mazākus vai lielākus uzņēmumus, bet arī valsti kopumā. Tāpēc mūsu komanda vēl joprojām ir pārliecināta, ka tehnoloģijas veicina cilvēku komunikāciju. Un noslēgsim šo raundu ar politiķu komandas otro runu. Labrīt, vēlreiz šeit pie jums. Mēģināšu būt īss. Vispirms es gribētu pateikt to, ka mans viedoklis nevienmēr atspoguļo manu personīgo pozīciju. Es vienkārši izvēlējos šo opozīcijas viedokli. Un līdz ar to, zinot, kāds būs balsojums, es nemaz neceru uz jūsu atbalstu. Bet runājot par komunikāciju. Tātad, domājot par jebkuru tēmu, mēs zinām, ka ir pozitīvie aspekti un ir negatīvie. Jūs droši vien redzējāt filmu arī par Oppenheimeru, par atombumbu. Atomenerģija ir viena no lietām, ko es personīgi ļoti atbalstu, bet vienlaikus mēs zinām, ka, piemēram, Oppenheimers iestājās pret atomieročiem un atombumbu, jo saprat, cik viņi ir bīstami. Tāpatās tas ir arī par mākslīgo intelektu un arī par jebkurām jaunām tehnoloģijām. Mēs pašlaik atrodamies jaunu tehnoloģiju laikmetā, un vienmēr, kad ir kaut kas jauns, tāpatās kā tas ir saistībā ar modi, mēs cenšamies šīs lietas, kā teikt, aptvert un pārņemt. Bet mēs bieži aizmirstam paskatīties, tāpatās kā, piemēram, aptiekā, ņemot jaunas zāles, uz to, kādi ir šie blakus efekti, tumšie efekti. Un man izdevās saskaitīt 11 vismaz blakus efektus saistībā ar komunikāciju. Mēģināšu ātri, varbūt viņus uzskaitīt, tā kā laiks ir ierobežots man kā otram runātājam. Tātad pirmais atcerēsimies Robinsonu Krūzo vai vismaz Tomu Hanksu, tātad Castaway. Cilvēkam nebija ar ko runāt. Cilvēks runā ar bumbu, futbola bumbu. Ja? Cilvēks ir sabiedrisks dzīvnieks, un to mēs zinām jau no Aristoteļa laika, no grieķu laikiem. Un šīs problēmas, piemēram, pirmā problēma komunikācija ir tāda, un tie ir fakti. Tas nav vienkārši viedoklis. Ja? Tie skolēni, kas varbūt tās bija 50. gados pagājušajā gadsimtā spēcskolās, viņi tagad ir normālās skolās, piemēram, CS ģimnāzijā. Tāpēc, ka stresa līmenis ir drausmīgi paaugstinājies, katram vajag psihologu, katram vajag atbalstu, viņš netur spriedzi, viņš netur vēl kaut ko. Tālāk, fragmentācija. No vienas puses mēs sakam, ka jā, komunikācijas palīdz mums ar cilvēkiem runāt, bet mēs dzīvojam katrs savā burbulī, mums nepatīk, mēs pārslēdzamies. Tālāk subjektīvi par grāmatām. Jā, grāmatu lasīt ir labi, ja jūs spējat koncentrēties, ja jūs spējat, teiksim tā, uztvert vairāk nekā pusstundas lasīšanu. Bet labāk jau ir bezjēdzīgi, nevis mērķtiecīgi sēdēt TikTokā, nekā lasīt kādu nopietnu grāmatu. Tas ir fakts. Tālāk, vienkārši redzot, ka gaisma jau dziest, ir veselība, jūs sēžat, jūs bojājāt acis. Tālāk ir drošība versus komforts. Jūs esat gatavi atdot šīs lietas tikai tāpēc, lai jūs varētu justies komfortabli. Tālāk primitīvs vārdu krājums. Mēs vienkārši komunicējam ar emoji vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā virkne šādu lietu, kuras, diemžēl, dēļ sarkanās gaismas es jums neuzskaitīšu, kuras ir jāņem vērā, komunicējiet, un jūs drīz gribēsiet dibināt attiecības nevis ar cilvēku, kas ir dzīvs, tepat Cēsīs vai Valmierā, bet ar mākslīgo intelektu. Jo tas jums dos labāku mierinājumu, un tad jūs varēsiet ar viņu kopā pārnāt psiholoģiski rakstura problēmas, uzpīpējot marihuānu. Apsveicu jūs!